Varam, ja? Sveiki, es esmu Rihards Friedenbergs, radošās aģentūras Brand Republic dibinātājs un vadītājs. Runājot par mūzikas lejuplādi internetā, es domāju, ka tur pat nevajadzētu būt diskusijai, vai mēs to darām legāli vai nelegāli, jo tas ir kaut kas līdzīgs tam, kad neviens no mums negribētu staigāt kaut kādos fake brand apģērbos, piemēram. Tas visiem ir šausmīgi fail un slikti, bet tad tā ir tāda tipiska atkal latviešu daba. Viss, ko mēs darām uz āru, tam ir jābūt nenormāli perfekti, bet tas, kas skan tavā iPhone'ā vai tava mašīnas maģī, tur jau neviens tā kā neuzzinās, ka es slikties un čītojos. Principā, strādājot reklāmas biznesā, ikdienā komunicējoties ar mūziķiem, un ja daudzi no viņiem ir arī tādi tā kā draugi izveidojušies, tad tas būtu tāds tā kā uzmetiens no manas puses viņiem, kad es ar viņiem tiekos un runāju un sejā smaidu, bet pēc tam aizēju un nolādēju mūziku bez maksas kaut kādā. Ja godīgi, es to tik sen vairs neesmu darījis jau pēdējos 4 gadus, ka es pat nezinu, kā sauc tagad tās vietnes, kur to var izdarīt. Agrāk bija DC++. Tagad ir kaut kādi torrenti, probably, tiešām nezinu. 4 gadus es pērku. Es cenšos izpērt diskus pirkt fiziski, bet, lai klausītos savos kaut kādos gadžetos, tad iTunes to mūziku vienkārši nopērku. Nenolādēju, lejuplādēju.